Meditācija gudrai sievietei. Kā pieņemt sevi? Šī meditācija palīdzēs jums atjaunot saikni ar jūsu trauslo iekšējo bērnu, stiprināt ticību brīnumam un sev. Lai sāktu, ieņem stabilu un ērtu stāvokli. Aizver acis, pavēro, kur savā ķermenī jūti saspringumu. Dziļi ieelpo un atbrīvojies. Atļauj, lai visas tavas ķermeņa daļas kļūst smagas, kā svina pielietas, tā lai tev gribas izelpot šo smagumu. Un tu izdari to ar izelpu. Tavs prāts ir tīrs no visām domām. Tu esi nomodā, tu saproti, kur tu atrodies. Tagad tu vari ļauties bērnības atmiņām. Atceries vietu, kur tu bērnībā dzīvoji. Vietu, kura tev iespiedusies atmiņā. Tu esi tikai vērotājs. Skaties uz to no tālienes. Redzi, kā atveras durvis. Pa tām iznāk maza meitenīte. Viņa ir nedaudz apjukusi. It kā meklē kādu. Pamazām tu saproti, ka viņa tevi redz un vēro. Neusticīgi. Viņa stāv tur un gaida, līdz tu atpazīsi meitenītē pati sevi bērnībā. Viņa tuvojas, skrien un apķeras tev ap kājām. Es tevi gaidīju ļoti. Viņa paņem tavu roku un ved tevi, sevi pieaugušo, līdz pašām savas bērnības mājas durvīm. Tur jūs apstājaties un stāvat. Viņa rāda tev, lai tu atver durvis, un jūs dodaties iekšā. Ko jūs tur ieraugāt? Vai bez jums tur ir vēl citi cilvēki? Ko viņi dara? Kā uzvedas? Ko pauž viņu sejas izteiksmes? Kādas sajūtas tevi pārņem, to redzot? Iespējams, tu jūti skumjas, vai pat nepatīkamas izjūtas kādā ķermeņa daļā. Ja tādas parādās, turpini elpot vēl dziļāk un lēnāk. Tagad pavēro, kā jūties tu, kā šis bērns. Vai viņš ir laimīgs, skumīgs, vientuļš vai nobijies? Vienkārši vēro, lai kas tas būtu, it kā tu stāvētu sev blakus. Tad ieskaties acīs šim bērnam un saki: es esmu kopā ar tevi. Es saprotu, ko tu jūti.
Es zinu visu, kas notika, un saprotu, cik sāpīgi tas bija. Šie pieaugušie paši ir vainīgi pie tā, kādi viņi ir. Tu esi es, un es esmu tu. Es mīlu tevi un pieņemu tādu, kāda tu esi. Es nāku, lai tevi aizsargātu. Kopš šī brīža tu redzi, dzirdi un saproti visu tāpat kā es. Mēs abas kopā rūpēsimies viena par otru. Saki sev, šim bērnam, ka ir laiks doties prom un ļauj paņemt kaut ko piemiņai no šīs vietas, kādu mantu vai mīļāko spilvenu. Tad saņemies un skaļi saki, tā, lai visi, kas ir klāt esoši šajā mājā, to dzird. Tagad ir pienācis laiks man pašai veidot savu dzīvi. Tādu, kādu es to patiesi vēlos. Es zinu, ka jūs centāties no sirds man palīdzēt. Paldies par to! Bet jums ir savas dzīves neatrisinātās drāmas. Man ir jādodas sevis izdziedināšanas ceļojumā prom no šejienes. Un atvadoties, pamāj visiem palicējiem, vai apskauj viņus pēc savām sajūtām. Un sadevušies rokās ar sevi kā bērnu, ejiet atpakaļ uz durvīm, pa kurām ienācāt. Un tad, kad tu un tu kā bērns esat gatavi atstāt šo vietu, dodieties ārā. Jo tālāk jūs abas aiziet no savas bērnības, jo vairāk un vairāk jūs izjūtat, kā jūs abas apņem miera sajūta. Atgādini sev, ka šī vieta ir tikai daļa no jūsu pagātnes, ka tu un tu bērns šobrīd kopā radāt pilnīgi jaunu sevis versiju. Un lai turpinot ceļu pretī mieram un skaidrībai, jūs abas nesāktu attālināties, ņem un ievieto savu iekšējo bērnu, viņa vajadzības, viņa izjūtas, viņa iegribas savā sirdī, kā daļu no sevis, un atkārto sekojošo. Šī tagad ir tava māja. Tu tiec pilnībā pieņemts, mīlēts bez nosacījumiem, un vienmēr drīksti būt tas, kas tu esi. Kopā mēs esam uzsākuši mūsu jauno dzīvi. Tagad varat atvērt acis, izstaipīt rokas, ievilkt elpu un atgriezties īstenībā. Bet atcerieties šo praksi un dažkārt atrodiet mirkli jūsu ikdienā, lai nospiestu pauzi un domās saslēgtos ar savu iekšējo bērnu, kurš ir kopā ar tevi vienmēr un visur.